ir tā, uzlādēts ir mašīnas un braucam uz saldu. Rīt gonga, izdomāju šodien aizbraukšu pie čom palikt. Tā, lai rīt nav nekur jāskrien un pa sauli jāčakarējās. Aizbrauksim papļāpārsim, paēdīsim vakariņas. Kaut kāds filmu pastīsimies un tā un gaidīsim. Te es braucu uz trailu un te var redzēt, kā strādā Mišelīns. Vidū paliek kaut kāda rieva. Bet malas ir viss notīrīts, apsies, kā mazās nagliņas darbojās. Viss pēc kārtas rieviņas. Tāpēc viņam ir tik labi ar tām Mišelīniem, tāpēc iet labi. Šitās rīt vēl jānomaini, ja sāks jau noteikti ar mono. Neriepu. Nezinu, man viņi ir padils, es domāju, ka es viņu likšu atžgānu otrādā vai virzienā. Ja man bremzējot, tad ir. Es nezinu, apstīsimies kā būs. Bet tagad stropējam šito pusklāt, pieskrūvējam trēlim atdurs un braucam līdz Liepājai, tur jādabūna riepas, jāizved līdz saldum, ķivers saruniekārts, kaut kā tā, davai tiekamies ceļā. Savāc riepas Liepājā, tagad dodos uz saldu, uz brocēniem, un atkal ir tas snieg vilkmis. Dažās vietās jau ir diezgan aizputināts ciet. Kaut kā te klājumā ir diezgan. Pēc tagad, kur ir tās margas akā. Redziet, tur tālāk putina ciet. Un ir tāds vietas, kur ir tāds diezgan uzmetiens, kur aizķeršanās ir. Nedabūju to jums parādīt, bet gan jau būs vēl, gan jau noķeršu kādu brīdi. Ir. Mums tā nīcā mums nebija tāds liels vējš. Redziet, kāds maliņš ir. Tā ir, jā, klajums ir klajums. Vējš ir vējš. Pirmīt zvanīju uz plato galu, vajadzēja sazvanīt. Te teica, ka viņiem -18 tagad esot. Mums ir mīnus, te ir Vecpils tagad 4,5 mīnusā. Redziet, kā aizvilks ceļš. Tā nav, kā nav. Labi, braucam tālāk. Galveno jums parādīja, ka tomēr vējš velk arī tagad ciet. Redzēs, kāds būs, kāds laikapstākļi būs, cik mīnusā vispār aizies. Vai būs solītais -30, kā te solīja, kad nākšot Sibīrijas augstums, bet tas varbūt tajā galā arī paliks. Ja jau ir -18 tagad jau, tad viņš ir kaut kāda daļa ir atnācis. Bet mums ir -4,5, mums nīcā vispār bija -3, kad brauc ārā. Bet labi, davai, turpinam. Esmu klāt, brocēnos, braucam pie čomā, čoms strādājot, pats montējot riepās. Un tāds prieks bija dzirdēt, ka beidzot pats kaut ko dara arī. Un viss. Tagad zinu, kā tas ir, ka vajag pašam visu sagatavot. Riepas, mašīnu, uz treilu būs jāuzdzen. Jo strādnieki līdz 5 strādā noteikti. Nu neko, davai. Līdz redzēsim, ko tas džekiņš tur dara. Dzirdēji tas čšš? Kaut kas piesprūst. Labrīt. Saldu. Sasals. -12 grādi. Loks vēl nav atkusis, bet jābrauc, jo laicīgi neatbraucām līdz garažai. Un tagad ir jābrauc ar aizsalušiem logiem.
lai piereģistrētos, nodzītu mašīnu, iepazītos un tā tālāk. Viss kārtībā. -12 un it kā vējš nav, redzēs kā tur būs. Tur man tā liekas tāds bišķi klajumiņš bija, bet nu, tad manīsim kā būs. Bet labi ir, turpinām, vēl viss ir augsts, mašīna augsts, viss nekustās un tā normāli. Bet labi, davai, maucām. Labrīt, ieradījušies esam. Ēt sasveicināties ar vīriem un jābrauc, jāiet dabūt papīru. Jāsamaksā. Kniks arī atbrauc. Ejam uz reģistrācijas vietu. Jāsamaksā, jādabū viss uzlīmes un kaut kā tā. Un ko? Tas ir pirms finiša. Roters ir domāts. Mašīna arī dodās Niks gatavojās. Matīs Kārlis Drēmers. Būs skaisti. Šī braukšana, nu tāds for fun vairāk, jā. Būs labi? Viss ir sastāvs. Jā. Augšējais punkts, kur piedalīties, nu kādam tikai treniņā. Nu, Lai ir, tev vajag vienu vienu no tām augstajām, zin kā? Jā. Jā, 3 automašīnu uz Kristapu Jokā. Ko gaida pirmo startu? Nezinu, diezgan ilgi stāv, laikam kāds slīd iekšā kaut kādās kupenās, bet tā kā bišķi uz priekšu neiet. Gaidam un diezgan ilgi vienā vietā. Nē, nu aizbrauc viens. Cerēsim, ka viss būs labi. Ka raities. Kaut gan uguņi ir un pa tums jau, tad jau manīs kā būs. Pa tums jau ir skaistāk, ka zāģiem un ātrumā būs. Bet nu, kā ir tā ir. Visiem lai veicās, veiksmi un davai braucam. Es saku, skatījos. Riņķi ieraudzīja, ka cilvēki ir normāli saģērbušies, kurpus uzģērbuši. Un man nav, un dabūju skriet vilkt. Bišķi tagad aizelsies, bet vēl jau laika. Līdz startam vēl kāds 3 mašīnas priekšā ir. Viss kārtībā. Pilnīgi aizmirst. Niks arī aizmirst uzvilkt. Un bremzes vietā aizķērās un no kaut kur sajauc pedāļus. Aizķērās, tāpēc kā plats ķepsī. Kaut kā tā, davai visiem veicās. Saka, pirmais neizdevās. Labi, kupenā, to jūs redzējāt jau GoPro. Un provēsim nākšā braucam. Brauks tagad prātīgāk, lai nesanāk atkal siepas. Jāpaskatās, cik vispār var izbraukt tā prātīgi braucot. Cik laiks ir. Vai lai visiem veicās un neieperaties kupenās.
Jānkā ir dirsā. Varbūt arī nav. Nē, ir gan. Ko man par nelaimi gonga beigusies, jo kaut kas ir ar motoriņu, bet, kā gadās, tā gadās, tā ir tikai gonga. Dziņķers pārbauda trasi. Tā ir gonga un tagad ir jāmēģina dabūt, nav jāmēģina. Tad, kad atbildēs Janka, tad vai šodien vedīšu uz Rīgu vai rīt, kad viņš šoreiz paņemt, jo jāņem ir jau 7. februārī jābrauc ir uz Brieškalnu, ja ne, tad jādomā citu mašīnu braukt. Ar pelēko Subaru varbūt. Nezinu. Kaut kā jābrauc ir, vai jāatsakās un jābrauc būs uz Sarmu. Nezinu, tā redzēsim, bet man šodien gonga patika, ļoti patika un viss bija, tā kā forši. Beigās sāk plašāk braukt un ātrāk laiki ir, jo šitos divus es biju paredzējis uz treniņiem un tāpēc tāda laika nebija tā, jāsaspringst. Man bija šodien doma uz Zāģiem braukt vislabāk, bet tagad varēju pabraukt tā normāli, jo plašāk brauc, jo labāk laika bija. Es visu laiku kaut ko ķēru, kaut kādu tur prātīgo saķeru, bet to nevajadzēja darīt arī no sākuma, vajadzēja plaši braukt un tad jau aiziet. Bet tā, gaidām tagad pirmos braucējus. Man vajag gan Miku nofilmēt, gan Niku, jo abi normāli čomi un normāli brauc. Tos man vajag noķert, bet ja viņš šitā ilgi čakarēsies, es jau te būšu nosals ragā un telefons arvien augstāks paliek un tur baterija drīz beigsies, bet labi, lai visiem veicās. Kaut kā tā, vai jau gribās tos tramplīnus redzēt, tur baigi tālu jāiet. Tur ir tramplīni, tur pats izlec, viss kārtībā. Tas ir tur, tā, pie tās mašīnas. Gan jau varbūt, ka bildes būs, ja kaut ko bildē, tur ir vajadzētu sanākt labām bildēm. Bet, kā ir tā, man gonga beidzās, saskums bet, kaut kāda priekšnojauta jau bija. Jo kaut kāda skaņa man nepatiktu. Tā motorā, bet labi, gaidam. Nezinu, ko filmēt, kas labāk ir redzams. Niks un tā Niks. Aiziet, 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 aiziet. Beidzot, tu man esi kadrā.
Janka! Давай, 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 давай! Kaut kas nokaitēja, nesalika ātrumos. Vecais cigārs. Skaists skaņas tiem bembiem tomēr ir. Aiziet, 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 aiziet. Vai, 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 vai. Viss. Jā, paskatās. Varbūt, ka var palīdzēt. Varbūt arī ne. Vīri maina. Malači. Kaļņās. Kaut ko palīdzēt? Paldies! Vēl jāmaina? Samaina? Tā kā es ceru, ka šī klase turpinās dzīvot un mēs sagaidīsim nākošo posmu, ka tomēr šis pilots būs ar savu automašīnu, būs cīņā un priecēs gan mūs, gan konkurences, protams, gan ar savu ātrumu, gan ar savu deksmu vispār jau, bet tagad visu uzmanību, protams, uz tiem, kuriem ir automašīnas pie dzīvības, ir kaujas gatavībā, un pagaidām mēs redzam Mika Appelbaumu, un mēs arī redzam Ruminieku, un skatīsimies, kas mums vēl pievienosies šim rēmajam pulciņam. Vēsturi ir sākus rakstīt pats sevi, pirmo reizi mums ir protams, Vilbednis ieskaitē un ļoti labi patiesībā svecītēm līdzās Jāsons dodās trasē. Lidās noskatītājs nākošajiem posmiem. Visi kaut autosportam un Rūminieks arī ir. Un Artūram Romam arī atsākums lielāks Jāsons un Rākam Mareks, kas diezgan piezemēs brauc un bremzē pirms līkumiem meklēt, kur atmācīt uz jums. Ir uzvietot kādu patot gaismas ierīci, lai
arī skaisti. Sācies finišs, tur vēl nošķiņš sniega kupenes. Lai notaisīts tās trasē. Tas nozīmē, ka nākošais cēliens ir gatavs. Arī Jānim Liepam ir jāveic šajā ļoti labu pretestību no šī pilota. Jānis Liepa ar savu 9. paudzes Evolution. Ātrums tiešām labs un grāfijos, bet neko. Arī Porsche mums ir tiešām to, arī izējā tāda agresīvāka Audīs ir tālākā. Tālākā 36. bombaku. Jā, tālāk krāsnes gatavojas. Protams, ir nedaudz mazāks, nekā pilnīgas automašīnām, bet tāpat. Nu, ko doj. O, ne. Sajauc mašīnu. Nenugodēs ātrums jau ir labs un reizēm Jānis Liepa jau ienāca finiša līnijā pāri un Audīs. Jā, 3. Ieskaitē, pirmais brauciens un arī pāragri, kaut kā tehniski vēl vienu, lai Viki ķenavā pilotā. Linārs ir Asons agresīvāk dodās trasē šajā braucienā. Uz otro apli, Jānis Liepa, ātrums labs. Tīkrākās veikā pirmā apli. Dodos plašumus līdz ar ārmām pārēju. Nu tiešām. Niks, aiziet. Nesaslēdzās bišķi, bet labi. Ķelsona, doj. Malacis. Tiešām nebaidījās. AR. Oi, pa daudz.